Kad skolas gados es strādāju Rīgas kinostudijā, tur bija 3 kinozāles. 2 lielas, 1 maza, kur multfilms filmēja. Lūk, un vienā lielā zālē vienlaicīgi atradās 3 dekorācijas. Filmai Ceplis. Un, par lielu brīnumu, arī Kremlis tur bija, jo tika filmēta filma Fabrīcijus. Un ziniet, kas tēloja Fabrīcijus? Cilinskis. Viņš bija tā uztaisīts ar tādām mūsām, pilnīgi kā no fotogrāfijas. Visādi brīnumi bija. Un blakām Kapitālismu filmēja Cepli, kur vietējais oligarhs centās apšmaukt citus pārējos. Interesanti, vai ne? Un tāpēc, lai nebūtu ko brīnīties, pēc pašvaldību vēlēšanām, ej un vēlē par progresīviem un nepaliec mājā. Neļauj citam tavu izvēli izniekot.